Ir tikai divi veidi internetu veikali. Tie, kuri attīstās ļoti strauji un spridzina, un tie, kuri sēž uz vietas un nesaprot, kas pa vainu. Strādājot jau vairāk kā 150 internetu veikaliem, tu jau redzi internetu veikals, kur ļoti strauji attīstās, apgrozījums kāpj katru mēnesi, un internetu veikali, kuri stagnē, ir ļoti minimāli attīstās lēnām, vai arī ik pa laikam viņiem ir tie saucamie viļņi, ka tur ir augstāk, zemāk, un tad viņi gada beigās nopelna tikpat. Un salīdzinot šīs abas e-komercijas uzņēmumu grupas, tu redzi, ka tiem, kuri attīstās ļoti strauji, ir kaut kādas ļoti kopīgas lietas, kas ir redzams viņu darbā, un tiem, kuri lēni attīstās, ir arī ļoti līdzīgas lietas. Un es pastāstīšu 5 no tām, kas padara internetu veikalu ļoti veiksmīgu, kurš spēj attīstīties ļoti ātri, jo biznesā mums interesē ātrums. Pirmā lieta – beidz bīdīt pikseļus. Tad, kad tu esi sācis, pieņemsim, ķerties klāt internetu veikalu izstrādē, kur parasti tie termiņi tur 2 mēneši, 3 mēneši, 4 mēneši, katrs mēnesis, kurā nav bijis publicēts internetu veikals, ir potenciāls zaudējums, kurā tu varēji pārdot. Tāpēc bieži vien ir labāk palaist apmēram gatavu MVP versiju, nekā ideālu, kur viss ir nolīdzināts līdz 100% katrai maliņai, kur stūrīts ir pareizā nopaļojumā, krāsa ielikt pareizā, banerītī, bildīti ir bišķiņa augstāk, kur bišķiņa zemāk, aizmirsti par to. Tas neietekmēs jūsu galveno internetu veikalu konversiju, ne pašā sākumā. Es nerunāju vēlāk, kur jums jau apgrozījumi ir vairākos desmitos, simtus un varbūt miljonos, kur cilvēku trafiks ir ļoti liels. Tur jā, katra mazākā kustība piksels var izmainīt lietas, bet ne sākumā. Un bieži vien uzņēmums saraksta lielu darbu, pieņemsim, liels darba saraksts, kur kaut kādas lietas, kur kaut ko bišķiņ vajag patbīdīt, pacelt, samazināt, un aiziet arī tur mēnesis, 2 mēneši, kamēr tas viss tiek izdarīts, saskaņots. Bet ja uzņēmums būtu jau sākumā palaidis, un tad kamēr tas internetu veikals būtu palaists veids kaut kādus tos attīstības darbus, balstoties uz datiem, tad tie līdzekļi un laiks ir iztērēts pareizi. Un tā arī ir bieži tā atšķirība, kad ir internetu veikali, kur izstrādāja, pieņemsim, internetu veikals taisās 2 gadus, un tad padomāsim, cik viņš ir naudu iztērējis par tiem 2 gadiem, un citi konkurenti, kur jau pārdot tos 2 gadus, jautājums, cik ir pazaudēta potenciālā nauda, un varbūt darbs, ko viņi veikuši 2 gadu laikā, puse no tā nemaz nav bijusi vajadzīga, jo nemaz nav bijuši dati, uz kuriem pamatoties. Otrā lieta – datu analīze. Ja tev ir interneta veikals, obligāti Google analītika, Google e-komercijas analītika, kur tu jau vari redzēt jau, pieņemsim, cik cilvēki ir ienākuši lapā, cik no tiem ir pametuši tur produkta lapu, cik pametuši grozu, cik pametuši checkoutu, cik, pieņemsim, veikuši pirkumu, ka tu redzi to bounce rate vai to konversiju katrā no šīm lapām, lai tu saprastu, kura tieši lapa ir jāattīsta. Internetu veikalu uzņēmums, kurš nodarbojas, kur ir ieinteresēti attīstībā, viņu izpratnē attīstība ir vienkārši mainīt reklāmas kampaņas. Viena kampaņa aiziet labāk, viņa aiziet sliktāk, bet viņi nemaz nesaprot, kas pašā lapā darās. Un mums bija viens gadījums, kur internetu veikalam vienkārši bija uzlabots ātrums un palielinājās apgrozījums, tāpēc, ka pirms tam bija liela problēma ar ātrumu. Nevis uzņēmums čakarējās ar kaut kādiem baneriem un cik pareizi teiksi nobīdīs, bet viņi saprata, ka problēma bija vienkārši ātrums. Ātrums tika izlabots, konversija pacēlās. Mums ir jāsaprot to, ka internetu veikals ir vieta, kur mēs pelnam naudu, nevis veidojam gleznas, kaut kā to ideālo mākslas darbu. Šī ir vieta, kur mums ir jāpelna naudu. Un, lai pelnītu naudu, mums ir jāpieņem pareizie lēmumi. Un, lai pieņem pareizos lēmumus, mums ir jābalstās uz datiem. Tātad Google analītika, Google e-komercijas analītika, heatmapi, klientu ieraksti. Tātad heatmapi ir veids, kā mēs varam redzēt, kā cilvēki nevis uzvedās lapā, bet ko viņi spiež lapā, kurš ir tās lietas, cik tālu viņi aizskrolo lapā, kuras pogas viņi spiež biežāk, kuras mazāk, jo mēs varam redzēt, ka cilvēks spiež uz lietām, kur nemaz nav paredzēts spiest, un viņi ir apjukuši, tāpēc, ka viņi izpratnē tur ir jāspiež, un tad mēs saprotam, ka mēs esam nepareizi parādījuši kaut kādu informāciju, un viņi ir jāpārtaisa, un mēs jau to bieži vien neredzam Google analītikā. Mēs to varam redzēt tikai tādos rīkos kā Hotjars vai bezmaksas rīks Microsoft Clarity. Un otra lieta ir šie te ieraksti. Cik bieži un vai jūs vispār skatāties, kā klienti uzvedās jūsu lapā? Reāls ieraksts no telefona un datora, kā viņš scrollo cauri lapai, ko viņš uzspiež, ko viņš pievieno grozam, kurā brīdī viņš atlec, kur viņš veic šos dead klikus, kur viņš kaut ko spiež un cenšas sagaidīt, ka kaut kas notiks. Vai jūs tam ejat cauri? Bet godīgi, vai jūs to reāli darat? Un bieži vien uzņēmums zina, kas viņam ir jādara, bet viņš to nekad nedara, bet gada beigās nav apmierināts ar internetu veikala rezultātiem.
Trešā lieta – feedbacku ievākšana. Jums ir jāfokusēs uz feedbacku ievākšanu. Tas nenozīmē, ka tu prasi savam kolēģim vai pats izsaki viedokli, ko tu domā pa lapu. Vislabāko feedbacku tev iedos tavs gala klients. Nevis izstrādātājs, nevis tavs kolēģis un tu pats, bet klients, kam tu esi izveidojis internetu veikalu. Un tas, kā tu ievāc feedback, ir daudz dažādi veidi. Viens ir, tu vari izsūtīt aptaujas, jautājumus, sazināties ar klientiem. Bet ir viena tāda old school metode, bet ļoti, ļoti vienkārši. Tu noliec datoru ar produktu lapu, ar groza lapu vai vienkārši sākumu lapu, apsēdini savu potenciālo klientu pie datora un skaties, ko viņš tajā lapā dara. Uzdod jautājumu, kāpēc viņš nenopirka. Varbūt viņam ir kaut kāda šauba par produktu, jo tur nav uzreiz redzama tā atbilde. Īstenībā mēs domājam, ka problēma ir reklāmas kampaņā. Bet te, ka mēs dzirdam no paša gala klienta, ka viņam bija varbūt uztraukums vai no krēma neradīsies pumpas, un to mēs neredzēsim ne Google analītikā, ne ierakstos, nekur mēs to neredzēsim. Tas mums ir jādabū no paša gala klienta. Jūsu gala klients būs vislabākais feedbacks. Ne tur CRO speciālists, ne tur UI UX dizainers, bet pats gala klients. Dizainers, CRO speciālists palīdzēs uzlabot šo te procesu, ka viņam jau būs ievākts feedbacks par to, kādas ir varbūt klienta šaubas, jautājumi, kur viņš atlec, kas varbūt viņam neapmierina kaut kādā tehniskajā procesā. Bet ir lietas, ko neviens no šiem cilvēkiem neatbildēs, bet tikai atbildēs mums pats gala klients. Ceturtā lieta – uzticība jūsu e-komercijas partnerim. Ja jūs strādājat kaut kādu freelanceru programmētāju vai izstrādes aģentūru, kas vienkārši programmē, tas ir bišķiņ savādāk. Tad vēlams varbūt piesaistīt kādu e-komercijas vadītāju, stratēģi, CRO speciālistu, kurš var palīdzēt tieši ar internetu veikalu attīstību. Jo jūs varbūt esat mārketinga vadītājs, uzņēmuma vadītājs, jums ir citi pienākumi. Loģiski, ka jūs varat nezināt daudz lietas par e-komerciju, bet ir gadījumi, kad varbūt uzņēmuma vadītājs vai mārketinga vadītājs saka, kāda ir problēma lapai. Mums ir bijis tā, ka mēs iedodam ieteikumus, balstoties vēl uz ļoti daudz veselu portfolio no citiem internetu veikaliem, kur tās lietas atkārtojās un ir jau zināms risinājums. Un mēs iedodam šo risinājumu, kur varbūt uzņēmuma vadītājs tās, man neliekas, ka tas kaut ko mainīs. Gala lēmums jau ir uzņēmuma vadītājiem, bet mēs varam salīt, kas maksā dārgāk. Vai labāk ir mācīties no savām kļūdām, vai labāk ir mācīties no citu kļūdām? Kura lieta ir dārgāka? Ja? Tāpēc iesaku uzticēties e-komercijas partnerim, jo viņš jau ir ieinteresēts tev iedot pareizāko ieteikumu, lai tev būtu labāk, tu esi apmierinātāks. Jo, ja izstrādes partneri ieteikumu palīdzēs jums pelnīt, apgrozīt vairāk, jūs jau loģiski arī gribēsiet investēt vairāk šajā internetu veikalā, kas ir darbi jūsu e-komercijas partneriem, kas ir win-win situācija. Tā kā domājam no puses, kas zinās labāk, un varbūt ir kaut kādi pierādījumi, kas liecina par to, ka tas ieteikums tiešām strādā. Jo teikt, man liekas, manuprāt, šādi ir labāk, ir vienkārši šaušana tumsā. Uz kādiem datiem tu balsties? Ja? Un tad, kad e-komercijas partneris iesaka, balstoties no šī uzņēmuma, šī, kur jau tas patterns, kad pa lielam visu atkārtojas un ir konkrēti skaidra problēma, uzklausa e-komercijas partneri un, protams, veic secinājumus. Un piektā lieta – reklāma maksā. Vai nu tā ir nauda, vai nu tas ir laiks. Mums bija viens gadījums, kur internetu veikals bija noalgojis atsevišķu cilvēku, kurš ir atbildīgs par e-komercijas attīstību, tur par SEO, par reklāmu, un viņam iedeva budžetu 500 eiro mēnesī un pateica, ka tev ir jāuztais 20,000 eiro apgrozījums mēnesī. Kas ir tādi ļoti traki, crazy ROI, return on investment cipari. Vai tas ir neiespējams? Noteikti viss ir iespējams, bet tas ir tā bišķiņ ļoti sarežģīts uzdevums. Un ir internetu veikali, kur domā, ka ar 100, 150, 200, 300 eiro ir pietiekams budžets reklāmai, lai dabūtu nopietnus rezultātus. E-komercijā reklāmas budžeti parasti iet normāli un tikai sākās no 4 ciparu skaitļi, kas ir 1000, 1500, 2000 eiro mēnesi un, protams, un uz augšu. Ja, un internetu veikalam jāsaprot, ka vai nu tu maksā naudu par cilvēku trafiku, kas ir reklāmas, Google, Facebook, vai nu arī tu tērē savu laiku priekš trafika, kas ir TikToks. Vieta, kur mēs ražojam ļoti daudz satura, kur mēs organiski varam tikt pie ļoti daudz cilvēku. Vienā vai otrā veidā tas maksā kaut ko. Ceru, ka šis videoklips tev būs ļoti noderīgs. Ja tu tiešām vēlies strauji attīstīties, spridzināt, tad piekopi šīs 5 lietas, kas tieši piemīt uzņēmumiem, kuri ir veiksmīgi.